Kas tas? Tur logā gaisma zibēja. Tur rītausma, Džulieta, mana saulei. Nāc gaišā saulīti, nokauj mēnesi, kas tā jau bāls un dilst aiz skaudības, ka tu, kas viņam kalpo, daļāka. Jel nekalpo šim skauģim priesterim, tik muļķi staigā viņa šķidrautā, zaļbālā, miglainā, vai met to nost. Tā viņa, mana dieve, mana mīla. Kaut viņa zinātu, kas viņa man ir. Paldies, Kārli! Šis izvilkums no Šekspīra Romeo un Džulietas, tas tik tiešām liek aizdomāties par mīlestības spēku un tās traģisko likteni, vai ne? Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Viljama Šekspīra nemirstīgo traģēdiju Romeo un Džulieta. Bet pirms mēs iedziļinamies šajā kaislību un likteņa stāstā, padomāsim mirkli. Vai esi kādreiz piedzīvojis tādu mīlestību, kas šķiet spējīga pārvarēt jebkādus šķērsļus? Vai var būt, ka sabiedrības aizspriedumi vai ģimenes konflikti ir stāvējuši ceļā kaut kam patiesi skaistam? Šodien mēs runāsim par grāmatu, kas ar nežēlīgu precizitāti parāda, kā naids var iznīcināt pat vislielāko mīlestību un aicina mūs pārdomāt attiecību nozīmi. Vai esi gatavs? Iedomājies, tu esi iemīlējies līdz ausīm, tevī vārās kaislības, un tu gribi būt ar šo cilvēku katru mirkli. Bet ir viens liels bet. Jūsu ģimenes ir nāvīgi ienaidnieki jau gadu desmitiem. Tu nevari pat iedomāties, cik briesmīgi tas ir, vai ne? Tieši šādā situācijā nonāk Romeo un Džulieta. Viņu mīlestība ir tikpat spēcīga kā naids, kas šķir viņu dzimtes. Un tas liek aizdomāties, vai mīlestība patiešām spēj pārvarēt jebkādu naidu, vai tai pietiek spēka cīnīties pret gadiem krātu rūgtumu? Ak, šī grāmata liek par to domāt. Tātad, mani dārgie, šodien runājam par Romeo un Džulietu. Kad es saku šos vārdus, esmu pārliecināta, ka tev uzreiz prātā nāk kāda aina, kāds citāts, vai ne? Jo šī luga ir, tā ir vienkārši leģendāra. Viljams Šekspīrs, tas pats ģēnijs, kurš mums devis Hamletu un Makbetu, ir radījis šo nemirstīgo mīlas traģēdiju. Dzimis 1564. gadā, miris 1616. gadā, šis angļu dramaturgs ir atstājis neatkārtojamu mantojumu, un viņa darbi joprojām ir dzīvi uz skatuvēm un mūsu prātos. Par ko tad īsti ir Romeo un Džulieta? Visi zinām pamatu, vai ne? Veronas pilsētā divas dišciltīgas dzimtas, Monteki un Kapuleti, naidojas jau gadiem. Viņu naids ir saindējis visu pilsētu, un tad nejauši vai varbūt liktenīgi šo dzimtu jaunieši Romeo Monteki un Džulieta Kapuleti satiekas ballē. Un, protams, viņi iemīlas no pirmā acu uzmetiena. Ak, tāda kaislība, bet viņi drīz vien atklāja šausmīgo patiesību par savām dzimtām. Vai vari iedomāties tādu situāciju? Tava lielā mīlestība ir tava dzimtas ienaidnieks. Viņa slepus apreces, cerot, ka viņu mīlestība varētu izbeigt šo absurdo naidu. Bet, kā jau traģēdijās tas mēdz būt, notikumi attīstās dramatiski. Romeo tiek padzīts par Džulietas brālēna Tibalta nogalināšanu. Starp citu, Tibalta viņš ir tāds naida simbols šajā lugā, nepārspējams. Un tad izmisīga plāna un pārpratumu dēļ abi jaunieši zaudē dzīvību. Un tikai viņu nāve beidzot izlīdzina dzimtu naidu. Kāda ironija, vai ne? Galvenās idejas te ir ļoti spēcīgas. Pirmkārt, protams, mīlestības spēks pret naidu. Šekspīrs rāda, ka pat visdziļākais naids var tikt pārvarēts, lai gan šajā gadījumā ar traģisku cenu. Otrakārt, naida postošā daba.
Luga ir brīdinājums par to, cik bezjēdzīgs un iznīcinošs ir naids un aizspriedumi. Treškārt, likteņa loma. Vai viņi varēja mainīt savu likteni? Šekspīrs liek par to aizdomāties. Un, protams, ģimenes un sabiedrības spiediens. Jaunieši ir spiesti cīnīties ne tikai par savu mīlestību, bet arī pret visu pasauli. Kam šī grāmata patiks? Nu, protams, visiem, kas mīl klasisko literatūru un drāmas. Ja tu meklē stāstu par kaislīgu mīlestību, kas spēj mainīt pasauli, pat ja tas notiek ar traģisku iznākumu, tad šī ir tieši tev. Un ja tu gribi iedziļināties cilvēka dabas sarežģītībā un sabiedrības konfliktu ietekmē uz individu, tad jā, noteikti lasi. Romeo un Džulieta nav tikai stāsts par mīlestību. Tas ir stāsts par to, cik viegli mēs varam pazaudēt paši sevi naidā un aizspriedumos, un par to, ka dažreiz tikai vislielākās ciešanas var pamodināt mūs no akluma. Vai mēs mācīsimies no Romeo un Džulietas likteņa? Vai mēs spēsim izlīdzināt savus naidus, pirms ir par vēlu? Tādi ir jautājumi, ko Šekspīrs mums uzdod. Un atbilde, protams, ir mūsu pašu rokās. Paldies, ka biji kopā ar mani! Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.